Dāvanu dāvināšanas pirmsākumi meklējami jau 13. gadsimtā, kad franču mūķenis Svētā Nikolai dienas priekšvakarā apdāvināja trūcīgos. Mūsdienās Ziemassvētki bez dāvināšanas prieka vairs nav iedomājami, un aizvien biežāk zem eglītes nonāk dāvaniņas, kurās ieliktas arī labas domas un sirds siltums. Jau pēdējos gadus tā doma, ka mēs darinam vai nu paši ar rokām, vai nu, ja nepaspējam, tad meklējam kaut ko citu ir darināšu ar rokām un kaut ko mīļu, kaut ko jā, kā teicāt, no senatnes un kaut ko tādu sirds siltu. Nevis ieskriet veikalā un nopirkt kārtējo lietu, kur varbūt pēc tam nebūs vajadzīga. Ko jūs pati sagaidiet saņemt zem eglītes? Laikam kopā būšanu, tādu lielu prieku, dziesmas, īstenībā tādas emocijas, vairāk šogad nekā dāvans. Kandavā Ziemassvētku gaidīšanas laikā jau 4. reizi notiek Ziemassvētku dāvanu tirdziņš, kurā vienkopis ir vairāk nekā 3000 amatnieku darinājumi, kurus papildina adījumi un gleznas, un tas viss darināts tepat Latvijā. Šogad aptuveni ir tas pats, kas pagājušajā gadā, 3,5 līdz 4000, jo mums joprojām vēl cilvēki ved darbus, atsūta kurjerpastu ar pasta stacijās, ja? Tā kā visu laiku mums mainās un mēs nepieļaujam, ka paliek tukša vieta, cenšamies sagādāt darbus vietā. Jau mēs aptveram diezgan lielu, sākot no Jūrkalnas līdz Bausku, Valmiera, Aizkraukli, ja? Liels. Latgali vēl neesam iekarojuši, bet viss priekšā mums. Šogad tirdziņā ar saviem darbiem piedalās 80 amatnieki, rokdarbnieki un mākslinieki. Izvēles iespējas ir plašas un ar tukšām rokām neaiziet teju neviens. Daudz dāvaniņas ceļos arī ārpus Latvijas robežām. Kas tad šurp atvedis? Pietrūk dāvanu. Tiešām, jā, man jāsūt ir uz Zviedriju no draugiem, un viņi šeit bija. Ļoti patika, kaut ko tādu, kas šeit ir tādu, kaut ko gribās. Un vedeklai. Cilvēki sāk izvēlēties tomēr ar rokām gatavotas, vienā eksemplārā vai divos, ja, kas ir cilvēks tomēr ielicis savu mīlestību iekšā, ir nevis lielveikalā pirktu. Izvēlēties piemērotāko dāvanu ik viens varēs vēl visu nākamo nedēļu, bet lielāko gandarījumu svētkos tomēr sniedz kopā būšanas prieks.